Mēs ļoti gribējām šajā sportā sev pierādīt. Mēs nācām no aizmugures, jo mūsu sports sākās 20 gadus vēlāk Amerikā. Tajā BMX-ā viņš tur iekšā ir pilnībā ar visu iekšā sevi. Un Māris ir viens no 5, kas var uzvarēt. Tas gribas spēks un raksturs un tās visas iezīmes, kas ir, tās ir viņā pašā. 70% Rio uzvara būs pirmā taisna. Kurš būs ātrāks, tas arī vinnēs. Bet bija tādi, ka ribas laustas ir, rokas laustas ir bijusi un ir bijušas tādas traumas. Tas veidēts, tas jau ir sīkums, bet tas kaifs ir gatavoties uz to. Olimpiādē jāiet būs uz visu. Tā es arī pateicu, tā būs šķēpmetēji. Vairāk to talantu tētis saskatīja, jā. Viņai patīk uzvarēt. Ļoti pārdzīvoja to, ka viņa tiešām jutās enerģiski un spēcīga, jā, bet vienkārši tie rezultāti bija tādi, kādi viņi bija, un tas ir viņu tikai norūdījis. Daudz viņā ir tā priekšrocība, kad tu nevari vienu, tu vari kaut ko otru. Tajā pašā olimpiādē, jā, es zināju, kā viņi nostartēs, to 800 noskries, pat viņi nezināja. Es vienmēr kaut kā padomāju vairāk nekā viņi var, bet viņi arī tad var. Viņai patīk to darīt. Madara sev vēl parādīs. Veiksmes gadījumā viņi var izcīnīt medaļas. Tās emocijas ir jau tā kā zapts burciņā jāliek, un lai viņas sarūkst, un lai tas vāciņš sprākst tad, kad ir tas augusts.